Mani sauc Jānis. Šis ir jau neregulārais un neatkarīgais podkāsts par sērfošanu latviešu valodā. Un šodien man sarunas biedrene ir Marta Aleksandra. Čau, Marta. Čau. Un kāpēc Marta? Jo, ja nav nekādi aplinki, ko es neesmu pamanījis vai nepareizi informācijas, sanāk, tu esi šobrīd Latvijā visgodalgotākais surferi. Laikam tā sanāk. Pavisam jauniešu sacensībām tā ir sanācis. Man liekas, ka ja ņem arī vēl klāt pieaugušo, man liekas, ka tev varētu būt visvairāk godalgas vismaz starp dāmām. Es neesmu pētījusi, bet... Sanāk, tev diezgan ir sakrājās. Podium vietas. Man liekas, ka, reāli nevienam nav. Man liekas, ka džekiem es skatījos, tur ir laikam 2 ir lielākais, kas ir uzkāpts starp pirmajām 3 vietām, bet tev ir 5 pa 3 gadiem. Bet sākumā es gribētu klausītājs iepazīstināt vispār, kā tu līdz tam nonāci un mazliet vairāk par tevi un pēc tam par sacensībām. Labi. Izstāst, kāda ir tava pamatnodarbošanās? Pašreiz, kā sports. Nē, ko tu vispār dari? Es esmu skolēns, es esmu aktīvs skolēns 2. ģimnāzijā. Tā kā man pamatnodarbošanās ir mācības. Mācības un sporta zāle pagaidām. Okay. Tad man ir vēl šonedēļ jāizdomā, kā es visu ar sportu. Jāizdomā vēl aktivitātes. Ok, vēl klāt sportu. Labi, tad pastāst, kāds ir tavs pamats sporta veids? Pirms sērfošanas es gāju, es izmēģināju par diezgan daudz sporta veidus, bet tā visilgāks nogāju dejošanā. Un tad, kad es pirmo reizi tajā 2020. gada vasarā sērfoju, tas bija ar snowboard skolu. Un tad es arī atmetu dejošanu, es aizgāju uz Rīgas snowboard skolu. Snowboard skola tev nozag deju pulciņam, ja? Ok. Tu saki, 20. gadā sāki, bet kā tu vispār sastapies ar sērfošanu pirmo reizi? Patiesībā Pāvilostā ar tevi. Es biju pirmo reizi uz treniņu ar vienu savu draudzeni. Man šeit vienkārši kaut kādos, nezinu cik gados. Es neatceros, bet es zinu, ka man ir bilde ar tiem vecajiem dēļiem. Jā. Ar Zīlu kopā? Nē, vispār ar citu draudzeni, bet tad mēs ar Zīlu. Jo viņi ar brāli ar kaut kad ļoti vēl... Jā, mēs visi gājām savām nodarbībām, mēs airējāmies. Bet tad arī tas bija viens moments vienā vasarā, un tad tas arī viss. Tad es atsāku. Sāku tā kā. Tā aktīvāk. Jā. Jā. Ok, un tagad sanāk, jau būs 4. gads, kad tu sērfo, ja? Jā. Ok. Un par šo laiku, es esmu skatījies, jūs tur braukājat arī uz Portugāli ar snowboard skolu, ar Ināru kopā. Un kur vēl tev jūs sanācis uzsērfot? Pirmais ārpus Latvijas, tad, kad es pēc 20. gada es sākšu skaitīt. Mēs bijām ar ģimeni uz Tenerife. Tad mēs bijām tieši pirms gada Fuerteventurā, arī Kanārijas salās, tā kā principā Kanārijas salās, Portugālē. Decembrīs biju arī Tarifās, pamēģināju vienu spotu, bet tās bija tikai 2 reizes, un kaut kā tā sakrita viss. Dānijā. Oho. Jā. Forši. Un no visām tām vietām, un ieskaitot arī Latviju, protams, kur tev labāk patika? Viļņu ziņā es teiktu, ka Fuerteventurā, Kanārijas salās, tur vienkārši, man ļoti patika tas vilnis. Man tāds sajūta, ka tas ir tāds, kā man ir arī palicis atmiņā no Tenerifes, tāds Kanārijas salu vilnis, bišķīt savādāks no Portugāles, un es ļoti labi atceros visādas nobraucienas no pagājušā gada, tā kā es teiktu, kā Fuerteventurā, bet kur man vislabāk patīk sērfot, protams, Pāvilostā, bet tad, kad ir tādas labās vētras dienas ar draugiem. Baigi labi izklausās labās vētras dienas. Jā. Bet tā ir. Vienīgās dienas.
kad ir jāko darīties. Jā. Pa šiem pāris gadiem, vai tev ir bijis kāds tāds riktīgs spilgts atgadījums, piedzīvojums varbūt tieši ar sērfu saistībā? Man gadījums tā kā sasist kaut ko vai? Nē, tas var būt gan tur bīstams, nebīstams, smieklīgs, nesmieklīgs. Man tur pārsvarā viss stāst par visādiem tur gadījumiem, kad gandrīz ir slīkuši un šausmu lietām, bet varbūt arī kaut kas tieši pilnīgi pretēji, kaut kāds smieklīgs atgadījums vai kurjos. Ir jāpadomā nedaudz. Vai varbūt vienkārši kaut kāds, nezinu, viena diena, kas ir palikusi riktīgi atmiņā ar kaut kādiem īpašiem apstākļiem vai tur citreiz cilvēki delfīnus redz vai vēl kaut ko. Mēs vispār, tā kā mēs bijām Portugālē pagājuši gadu oktobrī, tad mēs sadalāmies vienmēr 2 grupās. Un tā grupa, kuras nebija abas 2 reizes, viņi surfoja kopā ar delfīniem. Un tu palaidi garām. Jā, es palaidu garām. Bet tagad es arī atceros, tad, kad viņi redzēja delfīnus, mums bija pēdējā diena Portugālē, un mūs aizveda mūsu treneris, bija principā flat, nebija viļņi, un viņš aizveda mūs kaut kādas 10 minūtes pludmali vienkārši uz leju, un tur bija, man liekas, visiem tas ir, kas tur bija tāds atmiņā iespiedies vilnis. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti labi. Tas ir tāds, ko es varētu pieminēt Portugālē, flat dienā, vienkārši, Pāvilostā šogad bija precīzi 8. augustā, bija ļoti, ļoti forši. Bija tāds, vētras diena. Un es arī atceros tādu skatu no Fuerteventuras, kad tur ir tāda varavīksnīte un tāds dzidrs ūdens un tur salu tur fonā. Es tā domāju vairāk. Nē, ļoti superīgi. Tas arī ir, tā kā man dažreiz ir bail, ka cilvēki sāks baidīties, ka katrs otrais stāst par kaut kādiem tur trakiem apstākļiem, kur viņi tur zem ūdens un šausmu lietām, bet ir arī daudz skaistas lietas. Jā, noteikti. Fantastisks iemesls, kāpēc ceļot vispār, lai uzsērfot dažādās vietās, dažādos apstākļos. Kāds bija, vai varbūt vēl ir tavs pirmais dēls? Mans pirmais dēls nav vairs, jo viņš ir nozagts. Oh, no. Jā, bet tas bija 6, 8, tāds fišīs. Man liekas, NS7 tāds bija. Tas, man šeit, tas ir tas, ko es laboju, tas... Jā, ar tādu zilu apmalīti. Jā. Es viņu nosaucu par polo. Jā. Kam par godu? Mēs visas ar Zili un Leksu bijām dabūjušas pirmos dēļus, un mēs saucām viņas. Likās tās zilās svītriņas, jā, bet man viņš ir nozagts, jau diezgan sen, bet tā kā man viņš ļoti, ļoti patika. Man tagad ir vietā viņam paštaisīts dēlis no tāda Baltic Surfboards. Es dāvināju tāds. Un ir Instagramā ielikts tāds hot pink, arī 6, 8 fišīs. Tad būs šovasarē Pāvilostai tā kā vietā. Pretējais. Izklausās, krāsa, bet ļoti labi. Izmērs izklausās labs. Tev arī patīk, ka tādu izmēru dēļiem braukāt? Tas bija, kā priekš pirmā dēļa man šeit bija perfekti. Pāvilostai arī perfekti. Es domāju, ja man būtu bijis arī pagājuši vasar, tas, man liekas, tieši vasarai Pāvilostā ļoti labi. Jā. Man gribējās atjaunot to 6, 8 ļoti. Man likās, ka ir vajadzīgs. Arī, ja kaut kas patīk, kāpēc lieki miksēt. Tas arī, ko cilvēki bieži pavalkās kopēji tādā bara instinktā, kad meklēt visu laiku kaut ko jaunu, kā risinājumu savām problēmām. Bet citi, prātīgi paliek pie tā, kas ir pārbaudīts. Tas tev arī ir... Šobrīd aktuālais dēls, tas rozā. Es to gribēju teikt, ka tas nav... Es ar viņu tikai vienreiz esmu sārfojis, man viņu uzdāvināja decembrī. Okay. Tad sanāca Ziemassvētkos pasārfot dienu pēc Ziemassvētkiem. Vairāk es dabūju to šoka no augstuma, šoka stāvokli no augstuma, nekā viļņas. Bet es domāju, es vienkārši gaidu vasaru, pavasaru, kad es varēšu vairāk pabraukt ar to dēli. Bet tas, tas ir vairāk domāts, Pāvilostai, un vienkārši tā, kad var tā forši uzsērfot pa maziem vilnīšiem, bet tā man ir 6, 4, kas man ļoti patīk.
un sešinieks tagad arī. Jā, Tā kā shortboardiņu vairāk. jā bet 6-4 tāds diezgan plats, Mm. un tad ar kur ir grūti palīdz zem viļņu, dagdēvot. Jā, gan jau, ka tilpums liels. Jā, diezgan liels tilpums. Nu, tāds stabils foršs. Un sešinieks ir ar mazāku tilpumu, lai es varētu palīdz zem viņu iemācīties. Un tas man netika vieta. Okay. Bet kamēr iemācīsies, atceries, ka vienmēr var arī griezties riņķi vienkārši ar dēlu. Tā Jā. iet cauri. Jā, to es atceros. Labi. Vai tev ir kāds, nezinu, tā kā elks starp surferiem, kāds atlēts, kas tev patīk tīri braukšanas ziņā vai tīri kā tēls? Nu, tagad es redzu ļoti daudzus tur, sociālajos tīklos, Instagramā, tā kā varbūt pēdējā laikā nav tā, ka es ļoti pieturos pie kāda, bet vismaz man šeit tāds pirmais elks, var teikt, sanāk pirmajā sezonā, kad es surfoju, es noskatījos Unstoppable, Bethany Hamilton. Tā kā tas bija varbūt tāda forša motivācija. Vienkārši kā persona, viņa vairāk. Bet man ļoti patīk, centīšos pareizi izrunāt, Owen Wright. Jā, jo viņš ir goofy, ar labo kāju pa priekšu. Labo kāju priekšā, jā, pareizi. Tas man patīk, jo es pati esmu goofy, tā kā man patīk vienkārši skatīties. Tas ir ļoti pareizi. Jā, un man vienkārši ļoti patīk, kā viņš tā kā virs dēļa turās. Es nevaru izskaidrot, bet tad sajūt, ka viņš ir tā kā vienkārši ar tādā kastītē ar dēli, bet ne sliktā nozīmē, ka stīvi, bet vienkārši man ļoti patīk, kā viņš viņš ir fantastisks surferis, ņemot vērā, ka viņš ir nenormāli garš. Viņš ir pār pa 1,90 m garš. Viens no retajiem tūrē, kas... Viņš tiešām liels džeks ir, bet surfa elegants. Tā, jā, viņš ļoti eleganti surfo. Jā. Mīļākā filma? Var arī nebūt surfa filma. Varbūt jebkas. Pirmais, kas nāk prātā? Pirmais, kas nāk prātā, ir Mr. and Mrs. Smith. Jā. Es patiesībā neskatos tik daudz filmas, nevaru atcerēties. Nē, tas nav slikti, tas vairāk tā tīri... Charlie's Angels man ļoti patīk. Ok, ļoti labs spiegu komēdijas. Jā. Kādu mūziku tu klausies? Visu kaut kādu, bet es laikam neklausos tādu metāla. Tā saka, metāla mūzika? Jā, tādas, kur ir tikai instrumenti, es arī mazāk klausos. Jā, tur salikums viss kaut kāds. Es izlaižu to, kas man nepatīk, bet es tā nešķiroju, kas klausos kaut kādu popmūziku, hip-hopu, repu. Jā. Mīļākais ēdiens? Sushi, pokeball, kas ir atdalīts sushi, un mochi, kas ir arī ar rīsu to. Jā, tie ir pirmie, kas nāk prātā. Mango. Ok. Un kāds, ar ko tu jebkad būtu ar mieru braukt surfot, vai ar ko tu vislabāk vienmēr izvēlētos kopā doties surfot? Man ir viens cilvēks jāizvēlas? Nē, var arī būt grupējums ar cilvēkiem. Es laikam izvēlētos, snowboard skolas kolektīvu, Rīgas snowboard skolas kolektīvu. Tā ir tiem, kuriem es parasti surfoju. Kas ir? Jūs arī ārpus treniņiem arī mēdzat savākties, aizbraukt uz surfot? Tad, kad cik mēs pavadam Pavlastā vasaras ar Zīli un Leksu, tad tie, kas atbrauc ar tiem, jā. Bet, okay. Restī, jūs surfojat visu laiku, un tad vēl kāds uzrodās? Tad... Jā. Super. Un, labi, brālis skaitās laikam pie snowboard skolas kolektīva, bet, tad jāpiebilst. Arī ģimeni tomēr. Jā, special mention brālim Rudolfam. Jā. Vienkārši ar viņu, tad, kad mēs izbraucam kaut kur kā ģimene, tad ir, jā. Nē, ļoti superīgi.
Kā ne visiem ir brālis vai māsa, ko var aiziet uz surfot. Jā. Tā kā, ok, un varbūt pastāst tagad, kā tieši, izlēma, tā kā trenēties tieši surfot, jo, izspriedām jau, kad kādreiz bija pamēģinājusi agrākā bērnībā, bet kā tieši nonāca līdz tam, kad, braukt uz treniņiem un trenēties? Jā, tā kā nevis vienkārši vasarā pasārfot tā, bet tā pieķerties. Ja tas notika automātiski, vienkārši Tas kaut kā, es nezinu. Viss snowboard skola sāka trenēties. Bija daži treniņi pie Ināra, kaut kādi 2, varbūt bija šķīt vairāk. Un tad mēs ar Zīli dzirdējām, ka ir nometne Rīgas snowboard skolai. Un, tas tajā pašā vasarā. Tad mēs aizbraucām tur, neaizbraucām, aizgājām. Paulastā nav jābrauc. Jā, un tad kaut kā, laikam man ļoti patika tā ideja par snowboard skolu, kā viņi trenējās. Man kaut kā vienkārši, es teiktu, parādījās tāds drive, tā kā, kas to ļoti man šeit, tā kā tajā brīdī kaut kā saklikojās. Jā. Jā. Nē, es to sajūtu pazīstu, jo es kādreiz arī esmu pie Ināra trenējies snowboard skolā. Jā. Ar snowboardu? Jā. Sen atpakaļ vidusskolā. Viņš ir vairākas paudzes izaudzējis. Pilnīgi nopietni. Vecu, bet Nē. Jā, viņš tiešām ir. Jā, super. Un kā bija trenēties tieši surfu kā sporta veidu, jo, es pats kā instruktors, es zinu, ka tas ir pilnīgi pretstats tam, kas ir jebkurš cits sports, un esmu trenējis arī, tur profesionāls, tur skateboarders, wakeboard čempions, un viss ir šokā, jo tas ir pilnīgi savādāk. Kāds tev bija tad pirmie iespaidi, teiksim, sākt apgūt kaut ko tādu? Tāpat tā kā pat drusņiem, un šeit vienkārši slikt kopā. Mums uzreiz bija viļņu analīze, kad nofilmē. Tad vienkārši skatījos kļūdas, bet tas bija tā vairāk tā kā nelikt rokas uz sāniem. Tad, kad sāk varbūt griezties, tad, Labi, es varbūt pajautāšu tā, kas bija grūtākā lieta, ko sākumā apgūt? Pirmais tāds lielāks šķērslis, kas lika vairāk iespringt vai varbūt pat bišķi sadusmoties uz sevi. Tieši tā kā manevrs kaut kāds vai kaut kāda vispār lieta? Grūtākā lieta. Es zinu, ka daudzi atbildētu uzreiz vienkārši tikt līdz vilnim. Drausmīgi cilvēkiem nepatīk iet pret viļņiem. Jā, nē. Par to es man šeit, ka vispār neiedomātos. Gan jau, ka nejusties tīzli uz dēļ. Tā kā, es nezinu, kā lai paskaidrot, bet man šeit, ka tas ir visgrūtākais priekš manis, ka tā kā, sākumā es noķeru vilni, pieceļos kājās un vienkārši saprast, kas man jādara. Tā nav patīkama sajūta, ka tu vienkārši tā stāvi. Tur ir jāpierod, jo līdzsvaru noturēt uz maz dēlīšu uz ūdens nav tas vieglākais. Pie tam vēl kustībā. Jā. Labi, un kas, teiksim, tas vairākus gadus trenēsies, kas tā visā procesā varbūt tev licies, kas visvairāk ir palīdzējis tieši? Vai tās ir iemaņas no kaut kurienes citurienes iegūtas, vai kaut kas, ko tu esi, teiksim, treniņu laikā, kaut kas ir nācis kā atklāsme, kas ir mainījis pēkšņi un kaut ko padarījis vieglāk? Jā, man šeit noteikti tas, ka, lai iemācītos, tev vajag noķert viļņus. Un to es domāju tādā ziņā, ka tas nav nekas slikts, ja tu pāji tuvāk krastam, kur ir tādi mazāki vilnīši, un tu vienkārši celies un kačāt, varbūt ne tik smuku un lielu vilni nobraukt, bet vienkārši vairāk viļņus ķert, nevis sēdēt dziļumā un gaidīt tādu perfekto vilni.
Baigi amizanti dzirdēt, jo daudz cilvēku līdz tam slēdzienam nekad nenonāk vai nonāk ļoti vēlu. Visi grib dziļumā pie vislielākā, vissmukākā vilnīša. Bet man patiesībā tieši šajā oktobrī, to es jau zināju, bet man tā bija tāda nedaudz problēma varbūt. Nedaudz, problēma, ka es varbūt negaidīju to labāko vilni, bet man vienkārši likās, ka es noķeršu tur ļoti daudz, bet, kad izēju ārā, tu saproti, ka tas noķers 3 viļņus. Bet tad oktobrī es jūtos tā, ka man nekas nesanāks, nevar noķert viļņus. Ja es biju bišķī dziļāk iegājis, un tad man lika no tās grupiņas mūsu viesturs teica, lai es vienkārši noķeru 10 viļņus, tā kā jebkādus pieceļos, un tad skaitīsies. Tā kā tā. Vienkārši, lai kaut kas notiek. Jā. Ok. Un tad varbūt pastāst, kurā brīdī, es nezinu, tev nostādīja faktu priekšā, vai tu izlēmi, ka, jāpiedalās sacensībās. Ja tas bija, grupas kolektīvs lēmums, kad visi moks. Es pat neatceros. Mums bija domātas, laikam, ar Pāvlos tā bija tā, ka bija domātas sacensības. Bet pirmās sacensības, man liekas, jauniešiem notika arī tad, kad es sāku sērfot 20. gadā. Tad, vienkārši teicu, ka būs kā treniņu procesās. Man pēc tiem ierakstiem sanāk 21. ja nemaldos. Jā, tāpēc, ka tās nebija tik oficiālas, bet Dagnes viņas man šeit ka rīkoja. Jā. Viņas bija Dienvidmolā Pāvilostā. Jā, man jau pašam ir sajūts, kurā gadā, kur bija. Tad, viņas nebija tādas oficiālās. Tas bija. Bet tas nav tāds īsti kolektīvais lēmums, ka, ejam piedalīties, bet man vienkārši likās tā kā, kāpēc ne? Man īsti nekas nebija tāds, kāpēc, lai es nepiedalītos. Tu biji kādā citā sportā arī kādreiz startējis sacensībās? Taekwondo 3. klasītē. Vismaz, jā. Tā pati par sevi, man pat šķiet, ka nē. Dejošanā, jā, visādas uzstāšanās un konkursi, bet nē, tas nav nekas tāds aizgūts no citiem sporta veidiem, kad sacensības jāpiedalās un tā. Jā. Vienkārši likās interesanti. Jā, es nezinu, man kaut kā ļoti patīk tā sajūta, ka stresiņš bišķīt un tad grūti savākties, bet tad jāsavākās. Tas ir tieši tas, ko es gribu dzirdēt. kā izstāstīt cilvēkiem, kas vai nekad nav bijuši sacensībās, vai nav sērfu sacensībās bijuši tieši par tām sajūtām, jo, kā jūs minējat, diezgan labi jau savācies pa pāris gadiem portfolio no sacensībām. Man vienkārši, man ļoti patīk tā sajūta, ka tad es jūtu, ka man viss seja ir sarkana, tā kā nav gaisa, bet ir tā kā, kad ir tās 20 minūtes, ka vienkārši kaut kas jāmēģina izdarīt, un tā kā fokusējies tikai uz to. Bet varbūt arī es domāju, ka palīdz tas, ka man arī bija labi rezultāti. Tas bija protams, vairāk motivācija, bet arī vienkārši tas sacensību stress man patīk tomēr. Tas ir tāds liels gandarījums, kad izēj ārā. Tāpat kā, kad tu pasporto vienkārši, tad pēc tam ir tāda laba sajūta. Man ir tāda sajūta pēc sacensībām, ka ir tāda, es pat vienkārši esmu apmierināta. Jā, super. Izstāst, kā tev gāja tajās pirmajās mikrosacensībās? Man patīk, ka viņas nekur nav tā oficiāli ierakstītas, jo man patiesībā negāja. Tur bija, tās sacensības bija ar pilnībā atšķirīgu kolektīvu, kā ir visās nākamajās sacensībās. Principā visi tie, kuri pirmo gadu pamēģināja, un tad tā kā beidza lielākā daļa. Atkrita vienkārši. Jā, atkrita. Tas bija Dienvidmolā ar tiem softapiem, ko mums deva, tā kā bez saviem dēļiem, protams. Jā. Tur pa putiņām mēģinājām braukt. Tur es atceros, uzvarēja Elza Siliņa. Viņa brauc pa putiņām, un tad viņa pārleca tā kā ar kājām. Jā. Tas bija tā vienkārši jauki. Jā. Tur bija, mums bija piestiprināts vienkārši papīrs ar to, kādas vietas ir. Jā.
Jā. Labi, tad pēc tam 2021. gads. Jā. Bija gan Latvijā, gan Lietuvā uz junioru sacensībām. Jā. 21. gadā bija 2 sacensības tikai. Man liekas, ka bija 3. 2 Latvijā. Tev man šķiet, ka nav ierakstīts, tu skaties pēc live heatiem. Jā, bija arī Borts LV sacensības, kas bija, Okay. Es neatceros, augustā, man šķiet, augusta pašā sākumā. Tā kā bija, jauniešu sacensības 2, tad Borts LV bija, vairāk tādas atvērtākas. Un kā tev tur gāja, jo tas man nav, tad varbūt, kad... Jā, tur man arī ir pirmā vieta. Ok, tā, vēl viens zelts kopā, pēc tam saskaitīsim kopā. Bet tas bija, arī bērnu grupā, bet tur bija arī pieaugušie. Tā kā tās nebija juniori vai atvērtās, tur bija tādi nodalījumi. Labi, ar šo mēs vēl saskarsimies. Un pēc tam tātad Latvijā junioru meitenes zem 15 pirmā vieta. Jā. Un Lietuvā? Neatceries? Vienreiz bija pirmā, otrais bija otrā. Pirmā vieta. Pirmā vieta. Jā. Un U18 pie tam grupā. Jā, tur bija tā, ka tur... Tur bija laikam viss apvienots. Tur bija apvienots beigās, jā. Tā kā man iedeva tos abas diplomas U15 vai 14 un U18, bet nebija tāds U18. Jā. Ok, 22. gads Latvijā. Jā, pirmā vieta. Pirmā vieta U15. Un tad pagājušais gads, pastāst, kā tev pagājušajā gadā gāja? 23. gadā? Es piedalījos pirmo reizi, tā kā pieaugušās sacensībās Liepājā, kas bija arī, man šeit pilnībā kaut kas cits, tā kā septembra beigās, pirmkārt, un ar visiem, tā kā, lieliem. Tā varētu būt interesanta pieredze, jā. Cita vieta, brutālāka apstākļi un cita vecuma kategorija. Bija vēl no Polijas meitene atbraukusi. Tur es atceros, man likās, ka nebija tā, ka man likās, ka es noteikti zaudēšu, bet tajā pēdējā hītā es tā kā visi tur gaidīja, kad es kaut ko noķeršu, bet es beigās, es vienkārši nevarēju noķert. Tad es gāju ārā un labi, pirmā, trešā vieta, labi nekāds. Bet es, laikam bija tā, ka Nē, tu otrā paliki. Es paliku otrā, jā. Bet, es saku, man likās, ka es paliku pēdējā hītā tajā, bet es pārsteidzu, man bija pārsteigums. Diezgan patīkams pārsteigums. Jā, bet Liepāja bija tiešām ļoti interesanti, tā kā mēs vēl, nākamajā dienā bija skola, ja tā bija kaut kāda trešdiena. Jā. Jā, tā kā jāsavācās visiem, jābrauc no Rīgas uz Liepāju, un tad, pēc cik man bija, var pat teikt, varbūt negaidītā balvošana, tad mēs palikām, daļa aizbrauc uz Rīgu, un tad mēs palikām vēl pa nakti Liepājā, mums bija situācija, un tad no rīta braucām uz skolu. Jā. Tā bija tāda vienkārši tāda pieredze, tāds foršs notikums, tā bija, jā. Un pēc tam bija arī Lietuvā. Jā. Un kā tur bija? Lietuvā bija arī ļoti forši. Lietuvā bija... Arī pieaugušo grupā? Arī pieaugušo grupa, jā. Arī pirmā vieta. Jā, tas arī bija oktobra sākumā, bet nebija baigi augsts vispār. Es gāju, man liekas, bez zābaciņiem. Man pat liekas, ka man pirmajos hītos negāja tik labi, bet tad kaut kā es vienkārši saņēmos, sapratu, ka jāsaņemās. Tas man arī patīk sacensībās, ka tu izaicini pats sevi, un tad tu pārvari pats sevi, un tad pēc tam ir ļoti laba sajūta. Super. Jā. Tā, mēs tagad varam saskaitīt. Martai ir 1, 2, 3, 4, 5 pirmās vietas un 1 otrā vieta 4 gadu laikā. Tā kā man liekas, ka neviens pat nemēģinās apstrīdēt, kad ir kāds vēl vairāk godalgots surfers Latvijā. Tā kā apsveic 17 gados
vaiprātīgi labi sasniegumi. Pastāstī, vai tev ir tagad kaut kādi tālāk plāni startēt varbūt kaut kur ārpus Baltijas? Jā, man patiesībā sanāk ir tā, ka mani varēja izvirzīt tām lielajām sacensībām, kas ir ISA, World Surfing Games. Kur Santa bija? Jā, bet šīs ir kā pēdējās sacensības priekš kvalifikācijas olimpiskajām spēlēm. Un, jo Latvija man šeit var 3 cilvēkus izvirzīt. Jā. Un tad tur būs Santa Vēvera un Katrīna Krūze. Un tad, pat cik man ir tā kā visvairāk godāgotās vietas, tad es arī biju izvirzīta. Bet tad es nesen nolēmu, ka tas nebūs pareizi. Es tur aizbraukšu, tur ir, man tomēr vēl ir jāpatrenējās. Un arī tas, ka es neesmu visu laiku tagad pie ūdens un ka man nav tāds konstants treniņš, ko tur tiešām beigās vajag, lai braukt uz tām sacensībām. Tāpēc es izdomāju, ka es sākšu tā palēnām varbūt, tā kā ar kaut kādām junioru sacensībām, bet ārpus Latvijas jāskatās, kurām tieši, bet laikam, ka es teiktu, ka plāns ir šogad ārpus Latvijas piedalīties, ārpus Lietuvas arī. Noteikti, jo tepatās Skandināvijā notiek junioriem mači. Jā. Eiropā arī nav nekur baigi tālu jālido. Jā. Tā kā es tiešām ļoti ceru, ka mauks tālāk un tāpatās. Jā, es domāju, jāpamēģina. Tā kā pilnīgi noteikti. Baltijas. Bet tā, arī ir tas, ka vienkārši jāatrod veids, kā trenēties. Jā, to es gribēju prasīt, vai es domāju par to? Kā tieši trenēties vai kā mēģināt virzīt tālāk savu iespēju dalību sacensībās? Jā, es domāju, tagad man tieši ir pēdējais mēnesis, kad es visu laiku par to, ka man ir bijis par to jādomā sakarā ar tām sacensībām. Un tad es, cerams, ka vēl nav zināms, varbūt pievienošos olimpiskajai vienībai, un tad man ir tā kā visi, var teikt, plāni ar sportu tā kā jāsorganizē, jāizdomā tiešām līdz galam, jo Latvijā nevar baigi, nevar tā kā pēc skolas aiziet pasārfāt, tīpaši šeit nav baigi kur. Diemžēl nē. Jā, tāpēc noteikti ir fiziski jāizdomā, ko tieši vajag trenēties, kā tieši, ko tieši vajag trenēt un kur to darīt. Un, gan jau ir jāsaplāno, kā es varētu tikt tuvāk ūdenim, kas varbūt ir ne ziemas sezona pavostā. Tā, ka vienkārši siltāks ir. Jā, jāizdomā, jāsaplāno vienkārši vairāk šis gads. Jā. Ļoti prātīgi. Un vislabākais tas, ka fiziski trenēties, tu vispārīgo fizisko tu vari jebkurā brīdī, jebkurā vietā, principā, bet ko es varētu ieteikt, varbūt parunāties, varbūt uzorganizēt kaut kādu grupu braucienu uz kādu no mākslīgiem viļņiem. Jo tas ir labs risinājums situācijā, teiksim, it sevišķi, kad gribas sacensībām aktīvāk trenēties, kad neatkarīgi no laika apstākļiem, tu zini, ka tu dabūsi katru dienu tik un tik laiku ūdenī, un arī nav jādomā par to, vai būs labi viļņi vai slikti, tur kādu podziņu nospiež, tāda ir, un var tieši, tehniski trenēties, visu pagrieziens, visu pārējo. Mums bija tāda runa, tāda doma, vistuvākais ir Berlīnē, bet tas nav tāds vilnis, kas tev ir jāķer, kas tur vienkārši nāk visu laiku, bet tas ir tas, ka viņš ir uz tāda, laikam, ka pakalniņa sanāk. Un ka tev ir kaut kā jauna. Tā kā te upes viļņi. Jā, tā kā upes viļņi. Bet man kaut kā, pēdējo reizi, ka par to bija doma, ģimenes starpā, tad mēs kaut kā beigās izdomājām, ka jāizbrauc tur, kur ir saulīte. Jo Latvijā ziema, un tad tomēr gribējās, laikam, aizbraukt, kur var arī pierreiz dabūt saulīte. Jā.
Nē, ļoti pareizi, jo viens ir vai braukt uz mākslīgo vilni, vai arī kaut kur ir silts un ir regulāri viļņi. Jā, vienkārši, un pat cik Latvijā tagad ir ziema, diezgan tumša ziema, tad kaut kā labāk gribējās saulīte. Jā. Bet noteikti jāizmēģina. Šveicē, man liekas, ir. Jā? Jā, Šveicē ir tas tāds. Man liekas, ka diezgan nesen pie tam uzbūvēts. Jā. Tāpat, Lielbritānija ir vairāki mākslīgie viļņi. Labi, bet teiksim, varbūt no bišķi savādāk aspektu par fizisko skaidrs. Tur jāiet uz sporta zāli, jāiet uz visādiem trendiņiem, jābrauc, kur var uzsērfot. Bet pastāsti, varbūt ir psiholoģiski kaut kas, kā tu gatavojies, vai kas, teiksim, ir tāds arī tā kā grūtāks kaut kāds šķērslis tajā visā, jo, varbūt, kad Latvijā bišķi savādāk, tā īcevišķi surf sacensībām cilvēki pieiet vairāk kā tādam fun burziņam pie jūras, bet, teiksim, gan apmācot augstākā līmenī atlētus, gan surferši, gan citos sportos, tur nāk klāt arī, teiksim, taktika, psiholoģija, sacensība, vēl kaut kas, jo, teiksim, ir superīgi, ka tev patīk tas viss sacensība, drives, tā atmosfēra, jo ir citi cilvēki, kas, teiksim, ir fantastiski atlēti, bet viņiem ir, reāli grūti, viņi straglo ar to visu atmosfēru, un tad viņiem vēl ir psiholoģiski jātrenējās, jāmeditē, vai ir kaut kas no tā, ja tas tavā gadījumā ir vieglākā daļa? Nē, kā tu teici, ka, Pāvlos tā sacensības ir ļoti forši, tā kā viss notiek kā sacensībās, bet, ir tāds, tā kā, vairāk ar to fanu pieiet, ka tā ir tāda bursma pludmalē, bet, tās tomēr ir sacensības, bet, kaut kur ārpus Latvijas, man ļoti patīk, kā tu teici, kā es pati teicu, bet, man šeit, ka fiziski grūtāk, tad, kad es esmu ūdenī sacensībās, kad rokas jūtas tādas, tā kā ļoti tādas ļengenas, bet, tad man patīk, ka man ir jāsvācās. Bet es domāju, ja, nākotnē, ja es tiešām kaut kur, piedalītos ārpus Latvijas, ārpus Baltijas, tā kā Eiropas līmenī, tad, es domāju, man nāktos tomēr par to padomāt, tā kā nav tā, ka man tas būtu tā, ļoti viegli. Galvenais jau vienkārši atgādināt to, ka, nedaudz jāpadomā. Droši. Dažreiz ir tā, ka ieiet ūdenī un vienkārši paliek uz sevi pats dusmīgs, kas paliek uz sevi dusmīga ļoti, tad tas vienkārši ir ļoti grūti, tad neko nevar izdarīt. Tā kā noteikti ar to būtu jāstrādā, ka es pati nepalieku uz sevi dusmīga, jo tā notiek, un tad neko nevar izdarīt. Tas ir ļoti labs padoms. Tīpaši tad, kad aizbrauc kaut kur, tas sanāk tāds izbrauciens, tas nav visu laiku, un tas diezgan tā kā īpaši var teikt, un diezgan slikti, ja tu ieej ūdenī, un es dusmīgs uz sevi, un tā kā jāraud pēc treniņiem, tad tā kā tāda nedaudz sajūta, ka to, varbūt neizsviež, bet tāda, labāk tā nevajag darīt, tā kā, es domāju, man ar to būtu jāstrādā noteikti. Nē, tas ir tiešām labs punkts, jo, tā kā, ko līdz sāc ļauties emocijām, tad uzreiz viss pārējais ir ārā pa logu. Jā. Noteikti jāsaglabā tas, ka tev pašam patīk sērfot, tā kā, piemēram, Pāvostā, tā kā mēs ejam iekšā, tīpaši, ka mums ir viens hīts ar draudzenēm, tad mēs vienmēr tā kā pirms tam padomājam par to tā, ka mēs vienkārši ejam sērfot kopā. Un mēs arī tā kā, tur vien noķer vilni, tā kā malc tur. Tā kā tā, uztveram sacensības arī kā, atgādam sev, ka mums to patīk darīt. Es domāju, tas arī ir diezgan svarīgi, ka tas nav vienkārši tāds, ka man tagad jāiet, tur jānoķer un es nejutīšu nekādu vaigo prieku, tā kā vajag. Jā, man šķiet, ka tas ir sliktākais, kas var ar surferiem notikt, kad viņiem ieslēdzās tas, ka tas ir tikai profesionāls atlētu sports un pazūd tā bauda. Tāpēc arī ir diezgan daudz, teiksim, kas ir,
saucās Free Surfer, Jā, kas noteikti. vienkārši tur filmas filmē, reklāmas, tur vēl vis kaut ko, bet sačos vairs nepiedalās, kaut gan kādreiz ir braukuši pa pirmajām vietām, jo viņi Jā. visi pateikuši vienā brīdī vienkārši visi Jā. izņem ārā jebkādu baudu no tā. Tur, visa. man liekas, tur ir tāda ļoti tāda maza robeža. Tur nav pilnībā grūti viņai pārkāpt pāri. Tā kā, kad tu attopies vienā brīdī, kad tu ej iekšā, lai tu kaut ko izdarītu vienkārši, tāpēc, ka tev jāiet, jānobrauc. Jā. Jā, es novēlu, lai tev nekad nepazūd tā sajūta, ka tu to dari priekš savu prieku. Jā, paldies. Un tad vēl, ko es gribēju pajautāt, es jūs sastapu arī kursos. Jā. Bija tāda lieta arī, ja? Jā. Pastāst klausītājiem, uz kādiem kursiem tu biji un kāpēc? Mēs bijām šovasar uz sērfa treneru kvalifikācijas kursiem, pirmā līmeņa sērfa treneru kvalifikācijas kursiem. Bija jāiziet arī ūdens drošības kursi. Tur certifikāts ir iegūts. Sērfa treneru certifikāts vēl ir procesā. Mums visām. Kas jums ir palicis vēl? Darba grāmatas? Man ir jānodod vēl, jāsaraksta vēl 3 stundas, un tad būs, bet kaut kā mēs novilkām šo lietu, jā. Bet jums ir cik pusgads, lai pabeigtu, ja? Mums ir patiesībā, man liekas, ka pat vairāk. Jo bija 18 mēneši no jūlija. Jā. Jā, tā kā jā, un to mēs darījām, lai... viens no argumentiem bija tas, ka ja mēs braucam kaut kur studēt, kur var sērfot, tad tas noteikti ir noderīgi. Jā, pat cik mums patīk, mēs arī, pat cik patīk mācīt arī citus cilvēkus sērfot, tad tas ir tāds, diezgan tāda privilēģija, ka tu aizbrauc kaut kur un tev ir certifikāts, ko uzrakstīt, certifikāts, ko uzrādīt un ūdens drošības certifikāts, tā kā tas, var teikt, paplašina opcijas vienkārši nākotnē. Protams, viņš ir jāatjauno, bet, ja mēs aizbraucam kaut kur uz siltiem zemēm, padzīvot kādu brītiņu, tad viņš varētu būt ļoti noderīgs. Jā. Jā, gan kā labs variants kādreiz piepelnīties vai arī no drošības viedokļa. Jā, noteikti. Jo man arī pirmo reizi, kad es izgāju kursus, tad arī pavērās pilnīgi cits skats uz lietām. Tā kā sapratu, tādas lietas, ko es vairākus gadus esmu darījis, ko pilnīgi noteikti nevajadzētu vairs nekad darīt. Jā, bet es laikam ievadīju šo visu atbildi, bija šī nepareizi. Principā, kāpēc mēs tos sērfa kvalifikācijas kursus pildam, ir, lai mēs varētu būt pāvostā kā treneris darboties. Jā, un lai to darītu, var teikt, tad oficiāli ar certifikātiem, ka mēs arī zinām, kā ir jādara drošības viedokļa, protams. Tad tas ir svarīgākas, ka, tā kā visa pasaule vienojasies par kaut kādiem standartiem, kas būtu jāievēro tomēr. Jā. Arī Latvijā, pat ja mums nav tie lielie viļņi, tāpat tas ir, jā. Super, man liekas, ka ļoti svētīga lieta, kad ir sevišķi jaunā paudze izrāda interesi gan ne tikai par sportu, bet arī par sporta attīstīšanu tālāk. Un tas tiešām nav maz, ņemot vērā, ka sērfs Latvijā ir tik maziņš un tik jauns sporta veids, kad... Bet, man liekas, es nezinu, kā vasaras darbs, es nezinu, ko vēl var iedomāties, kas būtu tāds... Labāku Latvijā? Man liekas, ka nē. Jā, man arī liekas, ka nē. Tā kā es varu būt ūdenī visu dienu, tad dabūt saulīti, vienkārši plunčāties. Ne vienkārši plunčāties, bet, principā pavadīt visu dienu ūdenī. Un mācīt cilvēkiem sērfot un to visu darīt, protams, arī ar pauzēm. Un apkārt ir manas draudzenes un tad, kad ir brīvs, tad vienkārši var, ja ir labi viļņi, paņemt savu dēlu un ieskriet uzsērfot. Un tad paēst. Es nezinu, es tā kā, tiešām nevaru iedomāties, ko es vēl varētu izdomāt, kas man vairāk piepildīt vasaru. Nē, viss... Es ļoti labi zinu, par ko tu runā.
Nu, tā kā es, jā. Super. Un tā kā esat apņēmušās pabeigt, ja, to kursu? Jā, noteikti. Jā. Tas ir priecīgi dzirdēt. Jā. Nē, statistika bēdīga. Es esmu palīdzējis vadīt tos kursus un diemžēl aptuveni puse nepabeidz. Nopietni. Jā, tur gan liela daļa gadījumu ir, protams, daļa ir, kas nepabeidz praksi, jo, tev arī teorētiski ir jāatrod, kur novadīt tās nodarbības, lai kāds arī tā kā to visu redz un atskaitās par to, bet liela daļa, diemžēl, vienkārši neiemācās sērfot pietiekami labi, jo prasības no instruktora, tīri braukšanas iemaņās ļoti minimāls. Nobraukt pa kreisi, nobraukt pa labi un pabeigt vilni. Nopietni? Jā. Wow. Un ir cilvēki, kas reāli, viņi ir paprovējuši sērfot, viņi var piecelties, aizbraukt, viņi tā ir pavilkušies, un es gribu būt instruktors. Viņi iziet kursu un visu teoriju apgūst, un viņi reāli straglos to, kad viņi, teiksim, uz nērto pusi nevar aizbraukt, jā, un pabeigt vilni. Tā kā... Jā. Mums pat kādreiz, kad Šrilankai strādāja skolā, bija viena meitene no Francijas, kas tieši uz kursu pierakstījās, lai iemācītos braukt uz nērto pusi, lai viņi varētu pabeigt to instruktoru kvalifikāciju. Bet statistika bēdīga, puse aptuveni nepabeidz, un no tiem, kas pabeidz, pēc pirmā gada puse parasti atbirst, tāpēc, kad izrādās, ka jāmaksā ir vēl biedra nauda, pēc 2 gadiem jāatjauno ir ūdens drošība, tad viņi saprot, ka vajag dārgi, bet no otras puses, tas ir noved pāris nodarbības, tas atpelnīs savu certifikātu. Tie sākuma kursi krietni dārgāk, bet pēc tam uzturēt viņu, tas nav. Tā kā, bet, jā, kā jau es teicu, esmu ļoti lepns gan ar taviem panākumiem, gan vispār, man ļoti patika strādāt gan ar Ināru, gan ar jums visiem, kad, ir tiešām forši redzēt, kad ir aug jaunā paudze, kam ir pirmkārt lielāks iespējas to visu sākt agrākā vecumā un ātrāk iemācīties, un otrs tas, kad jūs paši arī cenšaties to visu attīstīt un palikt tajā visā un dalīties un kaut kā attīstīt uz priekšu. Jā, paldies, man arī prieks dzirdēt. Tā kā, jā. Un pilnīgi noteikti, tas ir jādara, un es arī visu laiku mēģinu atrast vēl kaut kādus veidus, kā, cilvēkus iedrošināt un aktivizēt, vairāk piedalīties tajā visā, jo ko darīt ir un var darīt vienmēr vairāk, gan ar pašu sportu, gan ar attīstību. Tad varbūt beigās vēl pēdējā lieta, kāds būtu tavs ieteikums tiem, kas... Teiksim, varbūt dēļ šīs sarunas būs iedvesmojušies paprovēt pirmo reizi sērfošanu, vai kas varbūt ir mēģinājuši un ir, veic pirmos soļus, kaut kāds, labs padoms vai labs ieteikums, ko tu novēlētu visiem, kas grib uzsākt, vai varbūt, kas nav saņēmušies nekad sacensībām pieteikties, varbūt var pierunāt vēl kādu ar saviem padomiem piedalīties. Pirmkārt, lai sākt sērfot, es ieteiktu braukt uz Pāvilos, pierakstīties uz treniņu. Ļoti labi. Jā, bet tā nopietni. Par tām sacensībām, tie, kas nav pierakstījušies sacensībām, man liekas, tas ir jāuzsver tāds foršs pasākums, vienkārši tāds fun, jūrmalā. Noteikti ar draugiem to var darīt, kas ar ko tu sērfo. Un, vienkārši mācīties to uztvert kā vienkārši vēl vienu sērfa sesiju un tā, pozitīvu prātu iet iekšā un, mēģināt arī tā kā to, nodot citiem, ar kuriem tu ej iekšā tajā hītā, sacensībās. Un tie, kas grib pamēģināt, jābrauc un jāmēģina. Jābrauc un jādara. Jā, man liekas, pēdējos gados tieši Pāvilos tā ir, vienmēr, protams, ir bijuši dažādi ūdens dēļu sporti, bet, man liekas, tieši jauniešu vidū ir tā nedaudz vairāk populāri pēdējos tieši 4 gadus, man liekas.
Jā, kādreiz Snobards bija skolā, kas ļoti sāka maz vadīt. bērnu ūdenī, tagad ir citreiz tā, kad 40 gadnieki reāli mēģina cauri bariņam jaunieši izpeldēt Es cauri. atceros, ka kaut kādā 2. gadā, man šeit, ka mēs surfojām visi, tad bija tā, ka bija tāda pirmā reize, ka mēs iegājām, tā bija vētras diena, un tur dziļumā pie mola jau tumšs paliek, kad tur bija visi, es neatceros, nevaru nosaukt vārdus. Bet arī, tā kā vecākā paudze. Jā, un tā kā, ka pirmo reizi mēs tā kā viņiem, pa priekšu ar kaut ko padarījāmies. Varbūt nejauši kādu vilni nozagām. Viss kārtībā, viņi noteikti bija pelnījuši. Jā. Super. Nē, man arī ļoti atmiņā spilgti palikuši visu reizi, kad peld iekšā un liekas, tādi diezgan jaudīgi apstākļi. Skaties, tur jaunieši airē garām vispār neaizalsušies. Easy močī vienkārši iekšā. Jā. Super. Jā. Es arī noteikti ieteiktu tiem, kas grib pamēģināt surfot, to varbūt noteikti pamēģināt kā vienu reizi. Bet man liekas, tieši surfa nometnes ir, ne tikai snowboard skolai, arī surfpro taisa. Un kas vēl taisa? Jānis Ķipurs, bet tas nav Pāvostā. Jā. Jā, surfpro un... Jā, Dagnis ar Zinteru, riktīgi ilgs gads. Jā. Bet tas ir pareizi, jā, kad vairākas dienas, nevis tā, kad aizbraukt 2 stundiņas un ir izdarīts, bet kad tas ilgāk laika. Jā, tas laikam būtu tāds mans ieteikums, ka tiešām aizbraukt uz kādu nometni, jo tad tu dabūni to sajūtu, kā ir vairākas reizes pēc kārtas iet surfot un kā viļņi ir, kā mainās viļņi patiesībā, ka tas nav tā, ka ja tev nesanāc uz vienu dienu, tad varbūt noteikti tā, ka nākamajā dienā ir pilnībā savādāki viļņi un tev iet uz labu un tu arī vari pamainīt dēļus un pamēģināt atrast sev pieejamu kaut kādu variantu. Un man šeit tajās nometnēs arī ir visādas citas aktivitātes, kas tā kā vairāk, tev visu. Daudz kaut ko var darīt. Jā. Super, Mārta, milzīgs tev paldies par sarunu. Paldies tev. Ceru, ka būs noderīgi visiem klausītājiem. Un, es nevaru saprast, vai es pat paklausīšos vai nē. Gan jau. Piespiedīs. Labi, paldies. Jā, paldies.